Mēs visi ilgi jau zinām par to lielu nelaimi, kas tur notika. Kā mēs varētu palīdzēt tiem, kuri cieši? Uzzīmēt apsveikumu. Un arī uzzīmēt apsveikumu tiem tuviniekiem. Ja? Un tad es dodu vārdu skolotāju Sandrai. Tā doma patiesībā radās bērniem. Nezinu, kā varētu nosaukt šo akciju. Bērns bērnam, no sirds uz sirdi. Mēs varam uzzīmēt kādu kārtiņu, kādu zīmējumu, uztaisīt, nosūtīt. Tātad šiem bērniem, kur ir zaudējuši vecākus, kādu no vecākiem noteikti daudz cilvēku lūgtas un domā, un arī šis varbūt arī kā variants, ko mēs nosūtam savu mīlestību. Es ticu, ka brīnumi notiek, kur tos gaidā. Es ticu, ka brīnumi piedzimst, tur, kur tiem tic, kur tos mīl. Es ticu, ka brīnumi notiek, tur, kur tos gaidā. Es ticu, ka brīnumi piedzimst, tur, kur tiem tic, kur tos mīl. Kur jau svētumā padarīt sirdis un sasildīt Dievs, lai Marijas bērnu teic godā kā svētu, lai ietic bērnam, lai iemīl viņu, lai Marijas bērnu teic godā kā svētu, lai ietic bērnam, lai iemīl viņu. Es ticu, ka brīnumi piedzimst, tur, kur tiem tic, kur tos mīl, kur ar maigumam atklāties tumsā un iemirdzēt. Mēs zīmējām priekš bērniem, kuriem vecāki ir miruši vai viens no vecākiem Maksiminas katastrofā. Un ko jūs viņiem vēlējāt? Es uzrakstīju, ka viņš tāpat var parunāt ar saviem vecākiem, kas ir debesīs pie Dieva, lai viņš neuztraucas un lai viņš mazliet pasmiež. Zīmēju, bet nevis rakstīju, bet vairāk zīmējumus, centos arī tādu mīlestības pilnu zīmējumus, piemēram. Lai viņi justu, ka kāds viņiem vismaz ir blakus, vai tāda kā mīlestība, ka neviens par viņiem nav aizmirsis. Es ticu, ka brīnumi notiek, Es ticu, ka